Apavu un apģērba pirkšana. Kāpēc jāpērk jauns apģērbs? Visi bērni aug lielāki. Pienāk laiks, kad bikses vai kleita var kļūt pārāk cieši vai par īsu. Kreklu vai džemperi grūti uzvilkt vai aizpogāt. Tas nozīmē, ka man nepieciešams jauns apģērbs, jo kļūstu lielāks, bet man apģērba izmērs nemainās. Kāpēc jāpērk jauni apavi? Visi bērni aug, kļūst lielāks arī kāju pēdas izmērs. Apavu izmērs nemainās. Apavi kļūst pārāk cieši un spiež kāju pirkstus. Jaunus apavus pērk arī tādēļ, ka tie nolietojas un kļūst veci. Apģērbu veikali. Apģērbu var nopirkt apģērbu veikalā. Apģērbi veikalā ir sakārtoti pa grupām. Apģērbi vīriešiem, apģērbi sievietēm un apģērbi bērniem. Katrā veikalā apģērbu nodaļas ir sakārtotas atšķirīgi. Dažos veikalos tās ir sakārtoti pa grupām, kur vienā vietā ir apskatāmas visas bikses vai visi krekli vai visas kleitas. Dažos veikalos apģērbi sakārto pēc krāsas. Apģērba izvēle. Iesim skatīties jaku tev. Lūk, ir jakas. Izvēlēties apģērbu man palīdz mamma. Mēs apskatām apģērbus, kas vajadzīgi. Ja nevaram veikalā atrast to, ko meklējam, mēs lūdzam palīdzību pārdevējam. Dažreiz ir jāapmeklē vairāki veikali, kamēr atrodam vajadzīgo apģērbu. Apģērbiem iekšpusē ir norādīti izmēri, tie palīdz ātrāk atrast piemērota lieluma apģērbu. Es izvēlos to, kas patīk un der. Apģērba uzmērīšana. Lai pārliecinātos, ka apģērbs der, tas ir jāuzmēra. To dara pielaikošanas kabīnēs. Nepateiksiet, kur ir laikošanas kabīne? Ja, paldies. Šī jaka tev ir pa lielu, jāizvēlas cita. Tādas, kā tev patika, vairs nebija. Vai tev šī arī patīk? Jā. Ja? Tad uzlaik, lūdzu. Apģērbs man der, ja? Nav par īsu vai par garu, nav par ciešu vai par platu. Tajā jūtos ērti un patīkami. Lūk, šī der. Apģērbu, kas nederēja, atdodam atpakaļ pārdevējam. Apavu veikali. Apavu veikalā vienā vietā ir apskatāmi apavi vīriešiem, citā vietā sievietēm, citā bērniem. Tāpat apavi mēdz būt sakārtoti pa grupām. Vienā vietā ir apskatāmi visi zābaki, vai visi sporta apavi, vai visas kurpes. Vai vienā vietā ir apskatāma viena zīmola apavi. Apavu izvēle. Es apskatu tos apavus, kas vajadzīgi. Man jāizvēlas tas, kas patīk un der. Apavu iekšpusē un uz zoles ir norādīts apavu izmērs. Iespējams, apavi man der, taču tie ir pārāk dārgi. Māma palīdz atrast apavus, kas man der un maksā lētāk. Labdien! Kaut kā palīdzēt ar izmēriņiem? Vai jums ir šāds kurpes 38 izmērs? 39, bet varbūt var pamērīt. Apavu uzmērīšana. Lai pārliecinātos, ka izvēlētie apavi der, tie ir jāuzmēra. Tā, lūdzu. To dara tam paredzētajā vietā uz soliņa. Pie soliņa ir paklājs. Tas domāts, lai jaunie apavi un manas zeķes nesasmērējas.
Apavi man der, ja, tie nespiež, neberž, tajos jūtos ērti un patīkami. Lai pārliecinātos, ka jaunos apavos jūtos ērti, ar jaunajiem apaviem turpat pie soliņa varu pastaigāt. Apavus, kas nederēja, atdodam pārdevējam. Izvēlēta apģērba un apavu apmaksa. Apģērbus un apavus, kas man der un patīk, nopirks mamma. Lai samaksātu par pirkumu, mēs dodamies pie kases. Pie kases var būt rinda, jo visiem cilvēkiem ir jāmaksā par saviem pirkumiem. Mēs sagaidām savu kārtu. Un ņemsiet šīs te. Jā, Kasieris ar kases aparātu noskanē cenu un pasaka, cik ir jāmaksā. Mamma samaksā par pirkumu, kasieris apģērbu saloka un ieliek maisā. Apavus ieliek kurpju kastē un maisā. Paldies par pirkumu, visu labu.